Ļoti daudz klientu prasa, Kas tur nepieciešams, apkopi ir nepieciešama, nav nepieciešama. parādīšu to pašu sildītāju šķērsgriezumā, jo šīs sezonas topiks jau ir sācies. Un, kas ir dīvaini, ļoti daudz klientu prasa, Kas tur nepieciešams, apkopi ir nepieciešama, nav nepieciešama. no ražotāja, no paša Webasto nav nekāda tāda norādījuma, kad apkopi būtu jāveic. Tātad šīs komponentes, kas mums te sastāda, kas var strādāt, nestrādāt, ir divi varianti. Vai nu viņi strādā, vai nu viņi nestrādā. Sildītājs sastāv no ventilatora, kas padod gaisa degšanai, no dekameras, kvēlsvets. Šīs ir biežākās problēmas. Šeit ir siets, kā mēs redzam, kurš laika gaitā izdeg vai arī apaug ar sodrējiem. Ja zem mašīnas kaut kas sāk dūmot un zina, ka apakšā ir autonoms vai palīgs sildītājs, tad droši varat vērsties pie mums. Apkope sildītājam nav nepieciešama. Pirms sezonas būtu labi atbraukt pie mums, pārbaudīt sildītāju darbību, pieslēgt pie datora, nolasīt kļūdas, ja tur nekā nav un viss strādā, nedūmo. Turpinām lietot un baudīt siltumu.